Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības ietvaros tiek realizēts projekts profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām, un tas apvieno 16 projekta partnerus no abām valstīm. Nozīmīgākie projekta partneri ir profesionālās izglītības iestādes Kurzemē un Zemgalē. Starp tām ir arī Jelgavas tehnikums. Projekta mērķis faktiski ir uzlabot audzēkņu zināšanas, lai viņas būtu atbilstīgas darba tirgum, un to mēs darām pirmkārt uzlabojot šos materiālu tehnisko bāzi skolās, kas ir saistīti ar praktiskajām apmācībām. Tās ir laboratorijas, tās ir praktisko apmācību kabineti, otrkārt uzlabojot tieši izglītības programmas un izstrādājot metodiskos materiālus, tādas, lai viņi iedod zināšanas audzēkņiem, lai viņi beidzot skolu ir gatavi darba tirgumu un uzsākt savu darba dzīvi, karjeru pie uzņēmēja, ražotnēs vai pakalpojumu industrijā, un lai uzņēmējam nebūtu jāsāk viņu apmācīt no jauna, lai viņš nāk jau sagatavots ar tādām zināšanām, kādas ir vajadzīgas tai attiecīgajai industrijai strādājot uzņēmumos. Projekta ietvaros tiek celts arī profesionālo izglītības iestāžu prestižs. Sadarbība, kas bija plānota projekta ietvaros, paplašinās. Tas neapstājas tikai pie tām lietām, tām idejām, kas bija projekta ietvaros saistībā ar programmu, materiālu tehnisko bāzes uzlabošanu, programmu aprobāciju, jaunu ideju meklēšanu, apzināšanu tā tālāk, bet man ir prieks, ka tā sadarbība jau veidojas. Mums Kaunijā ir laba materiāla tehniskā bāze, kas arī ir uzcelta par Eiropas Savienības līdzekļiem. Jūsu cilvēkiem bija iespēja paviesoties pie mums un paskatīties, kā mēs strādājam. Savukārt mēs daudz iemācījāmies arī no viņiem. Tā ir vienreizēja iespēja apmainīties ar pieredzi, kā arī audzēkņiem ir iespēja redzēt, kā mācās citās skolās. Так что я думаю, что обмен опытом – это большое дело. Jāsaka tā, ka tehnikums ir uzticams partneris, mums nekad nav bijušas problēmas, lai gan ne ar vienu partneri nav bijušas problēmas, gan laicīgi ieviest aktivitātes, laicīgi atskaitīties, kas ir ļoti svarīgi tiešām pie šāda partneru skaita, un arī tā aktivitāšu ieviešana, tātad viss ir pārdomāts kvalitatīvi, nav ķeksīši pēc, un tieši domājot par tiem audzēkņiem, kas pēc tam būs ieguvēji, gan strādājot uz tām iekārtām, ko viņi ir iegādājuši un aprīkojuši laboratoriju, gan pēc tam arī strādājot ar tām izglītības programmām. Mans tēvs pats strādāja tajā profesijā, un tur var viegli pelnīt naudu. Tas ir visur vajag to. Skolā patīk man praktiskās nodarbības, visvairāk, un sports. Palasot internetā ziņas, arī saprast to, ka šis darbs ir diezgan pieprasīts, ir ļoti labi atalgots. Man patīk tas, ka šeit ir atsaucīgi pasniedzēji, ir jauka vide skolā. Mums skolotājs katru šo priekšmetu izskaidro, kas tāds ir un kam viņš domāts. Mēs esam pietiekami labi apmācīti, lai mēs turpinātu ar viņiem rīkoties. Šeit visi instrumenti ir diezgan jaunmodīgi, visi ir attīstīti. Un nav tikai vecos laikos jāstrādā ar krievo laika instrumentiem. Protams, visi jaunas firmas un visi palīdz attīstīties. Pēc stundām ir iespēja iet uz dažādiem pulciņiem, piemēram, sporta, teātra un dejas pulciņiem. Pēc stundām ir ko darīt. Nāciet šo skolu, dabūsiet profesiju un būs darbs. Esmu pats no Dobeles, un no Dobeles man mācās te ļoti daudz draugi. Draugi man ieteica šo skolu, ka tomēr te var un ir laba izglītība. Man visi ģimeni ir nodarbojies ar tehniku kaut kādā jomā. Es arī pats no bērna kājas. Tā arī sanāca izvēlēties automehāniķi mācīties. Kad es vēlējos mācīties video speciālu izglītību, tas man dod iespēju studēt tālāk un vienlaicīgi strādāt. Izvēlējos šo skolu tādēļ, kad man Jelgava šķita kā pilsēta pievilcīga un par skolu ir dzirdēts labas atsauksmes. Skolā ir kompetenti skolotāji, kas tev palīdz izpildīt jebkurā situācijā un spēj iemācīt daudz ko labu. Pagājušo nedēļu piedalījos Rīgas Amniecības vidusskolā par konkursā krēslus. Tur bija jāizgatavo nedēļas laikā krēsls. Krēslu izgatavoja un ieguva 3. vietu. Un par to man ir liels gandarījums, jo pasākums ir diezgan liela mēroga. Un pateicoties savam audzētājiem, kas man pasniedz stundu, es iemācījos to izdarīt. Impulss bija tāds, ka lielākā daļa draugi bija atnākuši te iemācīties. Pirms pamatskolas, kur bija beigušo skolu. Ieteicu man šo skolu. Esot ļoti atsaucīgas personāls, skolotāji, gan arī pārējie kursi. Īsti motivēja tas, ka pēc 9. klases īsti vēl nebija izdomājis, kur iet mācīties. Draugs ieteica šo skolu, vecāki ieteica arī profesiju, un tā arī nokļuvu šeit. Darbu es noteikti atradīšu, kas meklētas atrod.